Šodien es izpētīšu šo kanalizāciju, lai noskaidrotu, kādas noslēpumainas radības mēs tajā varētu atrast. Mēs nesen šeit atklājām aksolotus, bet mēs arī noķērām kaudzi zivju, kuras es nekad iepriekš nebiju redzējis. Tāpēc es domāju, ka būtu laba doma izpētīt vēl vairāk, lai redzētu, ko vēl mēs varētu atrast. Un mēs mēģināsim noķert visas retās zivis, ko vien varam, no šīs kanalizācijas un arī no šīs. Tāpēc sāksim un paskatīsimies, ko visu mēs tagad varam noķert. Filmējot ievadu, es to vēl nezināju, bet šajā video es beigās noķeršu vienu no retākajām zivīm pasaulē. Bet tev būs jāpaliek skatīties, lai uzzinātu, kas tā ir. Tas burtiski bija pēdējais, ko es gaidīju noķert, tāpēc mēs sāksim šajā pusē. Šeit mēs noķērām lielāko daļu aksolotlu, kā arī virkni citu noslēpumainu zivju. Un es jau redzu tur lejā daudz zivju. Mēģināsim tās noķert. Aiziet! Ak, tu pat ir zivs! Tā bija lielāka zivs, vai mēs to dabūjām? Jā, mēs to dabūjām jau pirmajā iemetienā šajā kanalizācijā. Tas ir neprātīgi. Mēs šeit esam bijuši tikai vienreiz iepriekš, bet šī vieta sāk jūt par vienu no manām. Ak, mans Dievs, mēs noķērām kādas 3 zivis. Šī vieta sāk jūt par vienu no manām mīļākajām kanalizācijām vispār. Kas mums te ir? Mazs tilapijas eksemplārs. Mēs viņu negribam paturēt. Mēs viņu laidīsim atpakaļ kanalizācijā. Bet mums ir šis čalis, paskaties, mazs Oskars. Viņš pat nav tik mazs, viņš ir kā jaunulis. Tas ir diezgan forši. Mēs piepildīsim spaini ar lomiem un ieliksim šo čali iekšā. Pirmais šodien paturētais loms jau pirmajā iemetienā. Tas ir ļoti aizraujoši. Mums ir arī vēl viena tilapija. Nu, to mēs negribam. Tā, draudziņ, liksim šo čalu spaini ar lomiem. Labi, aiziet mazais. Pirmā zivs, cerams no daudzām šovakar. Turpinam un skatīsimies, ko vēl varam atrast. Izskatās, ka ūdens līmenis ir daudz zemāks nekā iepriekšējā reizē. Es patiesībā varu redzēt līdz pašai apakšai, bet redzu arī veselu bāru zivju. Liels tīkls tur. Paskatīsimies, kas mums ir. O, es redzu zivi! Ak, mans Dievs, kas tas ir? Ak, es nedomāju, ka tā ir dzīva. Ak, mans Dievs, draugi, šī zivs ir beigta. Tā nekustās, bet es pat nezinu, kas tā ir. Par to es arī runāju. Šī kanalizācija ir pilna ar... Vai viņš tikko? Ak, viņš kustās! Viņš kustās! Ieliec viņu spainī! Viņš ir dzīvs! Ak, viņš tikko ir dzīvs! Draugi, tas nav labi. Tas varētu būt tāpēc, ka kanalizācijā šobrīd ir tik maz ūdens, ka tajā trūkst skābekļa. Mēs ejam ielikt šo puisi spainī un cerams, ka varēsim viņu izglābt. Bet man nav ne jausmas, kas tā ir par zivi. Ja tu zini, ieraksti komentāros zemāk. Ak, cilvēki, mēs te visu pamatīgi saduļķojām. Paskaties uz ūdeni, tas tur ir pretīgs. O, kas tas ir? Ak, mans Dievs! Skaties, tur ir liela albīna zivs, tu redzi viņu? Tā noteikti ir zivs. O, tā ir. Tur ir 2, kas tās ir? Labi, mums jācenšas tās noķert. Viņš šobrīd ir pašā virspusē. Tas nozīmē, ka viņām trūkst skābekļa. Tāpēc mums šīs zivis jānoķer pēc iespējas ātrāk, pirms tās nomirst. Skaties, es mēģināšu noķert abas vienlaicīgi. Nu nāciet, ieiet tīklā. Jā, ak, mans Dievs, kas tās ir? Vai tās ir gurami? Ak, Dievs, tās ir milzu gurami. Kas šobrīd notiek? Viņas ir tik foršas, paskaties, cik lielas tās ir. Šīs zivis izaug vēl daudz lielākas par šīm. Mums pašiem ir dažas lielas, un mēs tās noķērām diķī X. Tās tiešām izaug milzīgas, tāpēc tās ir ļoti foršas. Mēs tās ieliksim spainī, kur tās paturam, un kas zina, varbūt tur vēl ir kādas. Liels tīkls, aiziet! Ak, mans Dievs! Es tikko nobiedēju! Kādas 5 zivis uzreiz tur bija tik daudz? Vai mēs kādu dabujām? Ak, kas tas ir? Ak, mans Dievs! Nē, pagaidi, Helēna, vai tu zini, kas tas ir? Nē, tas ir kaut kāds garneles skelets vai kas tam līdzīgs. Paskatieties, cik liela bija tā garmele, tas ir traki. Šeit jums ir milzu garneles eksoskelets. Tās ir kaut kas līdzīgs vēžiem, sajauktiem ar omāriem. Tās izaug milzīgas, bet tas nozīmē, ka tās ir kanalizācijā. Ak, mans Dievs. Nu cerams, ka šovakar varēsim kādu atrast. Labi, mēs mēģināsim šo stūri. Mēs vēl neesam bijuši šajā stūrī, lai gan kanalizācija nav tik liela. Ir tiešām grūti viņus noķert, ka viņi ir daudz ātrāki par manu tīklu, bet es cenšos. Ak, es atkal noķēru garneles čaulu. Mēs viņu laidīsim atpakaļ. Kaut kas dzīvs? Kas tas ir? Ak, Dievs, Helēna, tas tur ir dzīvs, tas kustās. Kas tas vispār ir? Tas ir kā zutis? Fū, tas ir tik slīdens. Ak, mans Dievs, kas tas vispār ir? Nu re, mūsu pirmā noslēpumainā zivs no kanalizācijas. Paskatieties, cik mazas tam ir acis. Puiši, paskatieties, cik dīvaina tā zivs izskatās. Tas ir citplanētietis. Labi, mūsu pirmais citplanētietis šovakar. Labi, draugiņ, ej pie saviem draugiem, pārliecināsimies, vai mēs neko citu neesam noķēruši. Ak, Dievs, tur ir vēl viena zivs. Skaties, tā noteikti kaut kāda ciklīda. Hoho, tā ir viena skaista zivs. Redziet, puiši, noteikti kāda Āfrikas ciklīda. Hei, mazais! Tagad, diemžēl, tas noslēpumainais sams, kurš neizskatījās labi, ir aizgājis bojā. Man nav ne jausmas, kas ar viņu bija noticis, bet tagad man ir teorija. Ūdens līmenis kanalizācijā šobrīd ir ļoti zems. Tur nav daudz skābekļa, un tās zivis, kas tur ir iesprostotas. Kas nozīmē, ka lielākā daļa zivju, kas tur atrodas, ir iesprostotas. Ja mēs tās drīz neizķersim, tās varētu nomirt no skābekļu trūkuma. Tāpēc ir labi, ka mēs tās izķeram. Turpinām! Labi, dosimies atpakaļ iekšā un mēģināsim tās noķert. Ak, mans Dievs, šeit iekšā ir kaut kas liels. Skaties, labi, es mazliet uztraucos. Drīz nonāksim līdz tai kanalizācijai, bet man šķiet, ka tur ir kaut kas milzīgs. Skaties, es redzu zivi pašā augšā. Nu man šķiet, ka es to dabūju. Kas tas bija? Ak, skaties, mēs esam klāt! Ak, tur ir vairākas zivis! Skaties uz šo! Mums ir mazs Oskars! Ak, viņš ir mīlīgs! Tas ir mazs garzivs mazulis! Ak, mans Dievs! Tas ir mazākais, ko es jebkad esmu redzējis! Skaties, cik viņš ir mīlīgs! Wow! Viņam ir diezgan liela zoba, ņemot vērā, cik viņš ir mazs. Viņš tiešām ir foršs. Mēs noteikti paturēsim abus šos mazo Oskaru un mazo garzivi. Ak, pagaidi, kas tas ir? Turpat ir kaut kas zeltains. Tu redzi, viņš ir tieši stūrī. Labi, es mēģināšu viņu noķert. Puiši, tur lejā ir lielas zivs!
Ak, es kaut ko noķēru! Ak, Dievs! Tā ir tilapija! Vai tu esi nopietns? Tas noteikti nav tas, ko es redzēju. Lai kas tas arī nebūs, tas bija liels un albīns. Noteikti ne šis, tāpēc mēs viņu vienkārši laidīsim atpakaļ. Redzi, draudziņ, te tik briesmīgi smirdjūs puiši. Te ir šausmīga smaka. Ak, mums kaut kas ir! Ak, kas tas ir? Ak, mans Dievs, nevar būt, ka tas ir gars. Šis ir daudz lielāks nekā mazais. Paskaties, cik forši tas izskatās. Tātad iespējams tur iekšā bija kāds liels gars un viņiem bija mazuļi, jo tas ir jau otrais mazais, ko mēs šovakar esam noķēruši. Tas ir tiešām forši. Mēs ejam, turi viņu tur, tu ej, lielais. Un tad mums ir vēl dažas tilapijas, tikai kaut kādas garlaicīgas mazās zivtiņas. Mēs viņu atkal iemetīsim kanalizācijā. Ak, mans Dievs! Skaties, tā zivs stūrī! Skaties, redzi, nāc, iej tīklā. Man izdevās! Jā, ak, mans Dievs! Tā ir tā zivs, ko es redzēju! Ak, tas ir mita ciklīts! Tas ir tik forši! Un vēl tilapija! Ak, mans Dievs, aizmirst par tilapiju. Vai tā ir? Tur ir mita ciklīts. Ļoti krāsains, ļoti foršs. Es domāju, ka šī bija tā zivs, ko es tur lejā redzēju. Es domāju, ka tā ir albīna, bet izrādās, ka tas ir mita ciklīts. Joprojām ļoti forši. Mēs iemetīsim viņu paturamo zivju spainī un turpināsim. Lai gan mēs jau esam noķēruši daudz zivi, tur joprojām ir vēl daudz vairāk, tāpēc mums vēl daudz jānoķer. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Svētais murgs! Paskaties uz šo zivi. Man nav ne jausmas, kas tā ir. Tā noteikti ir kaut kādas sams. Ak, cik skaista tas ir, tik forši. Paskatieties uz tām krāsām. Paskatieties uz tās muti. Ak, paskatieties uz tiem zobiem. Tas izskatās traki, draugi. Ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Tas nedaudz izskatās pēc korijas sama, bet seja izskatās pavisam citādi. Man nav ne jausmas. Kā jau teicu, draugi, šī kanalizācija ir pilna ar pārsteigumiem, un mēs tikko noķērām vēl vienu. Ieliksim viņu spainī. Ūk, mazais. Labi, ņemam lielo tīklu. Mēs tūlīt izsmelsim visu šo kanalizācijas posmu. Tur noteikti kaut ko noķērām. O, tiešām noķērām. Neticami. Ak, mans Dievs! Šajā tīklā bija daudz kas. Tur tiešām daudz kas notiks. Skaties, man liekas, tas ir garnels. Tas ir traks. Ak, Dievs, paskatieties, cik liels tas garnels ir! Tas izskatās vienkārši neticami, draugi. Ak, mans Dievs! Un tas ir tik mīksts. Tas ir biedējoši. Ziniet, ko es domāju, kas notika? Es domāju, ka tas, ko mēs tikko noķērām iepriekš, bija viņa čaula. Tāpēc viņš tikko nomainīja čaulu. Tāpēc viņš ir tik mīksts. Bet tas ir tiešām forši, draugi. Nu, mēs atradām garneli, bet tas nav trakākais, ko mēs atradām tīklā. Paskatieties uz šo. Mums ir maza tilapija. Mums viņš neinteresē. Laidīsim viņu atpakaļ. Tas ir zils vēzis. Pagaid, es domāju, ka šī ir zilā vēža čaula. Tas nozīmē, ka tur ir zilie vēži. Tas ir traki. Tātad mēs atradām garnels čaulu, un šeit ir zils vēzis. Tas ir pierādījums tam, ka viņi ir kanalizācijā. Mēs noķērām garneli. Tagad cerams, ka varēsim noķert arī zilo vēzi. O, turpat. Jā, mums izdevās! Šajā tīklā ir daudz zivs. Skaties, kas tas ir! O, mēs esam noķēruši daudz hopalo samsu. Es domāju, paskaties uz šo. Tas izskatās pēc... Pagaidi, tas izskatās pēc tās pašas zivs, ko mēs tikko noķērām. Zini ko? Mums vajadzētu nolikt tās blakus un salīdzināt. Un zini ko, tās izskatās mazliet līdzīgas, bet noteikti atšķirīgas. Ak, mans Dievs, es to pat sākumā nepamanīju. Paskaties uz šo lietu! Ak, mans Dievs! Mēs jau noķērām iepriekšējā video šeit, bet šis ir īsts milzenis. Šis te ir melnā spoku mazživs. Traka citplanētiešu zivs. Es domāju, pasties uz to. Paskaties uz tās muti. Man šķiet, ka nekad neesmu redzējis tik lielu. Tas ir tik forši. Droši vien viens no maniem mīļākajiem atradumiem šovakar līdz šim. Un foršā lieta par šiem puišiem ir tā, ka viņi patiesībā var peldēt atpakaļgaitā ūdenī. Skaties! Lūk, viņš iet, paskaties, viņš peld atpakaļ. Ak, Dievs, pagaid, pietuvini stūri. Skaties, ak, mans Dievs! Tu redzi to? Skaties, jā, es to dabūju! Ak, mans Dievs! Es domāju, ka šī bija tā zivs, ko es redzēju iepriekš. Atceries, es teicu, ka redzēju lielu albīno zivi. Sākumā es domāju, ka tā bija tā sarkanā vēlna zivs, bet šī noteikti ir tā, ko es redzēju. Tas ir liels albīnais plekostoms. Tas ir tik forši. Ak, mans Dievs! Es domāju, ka tā ir šokolādes plekostoms. Tā nav ļoti dzeltena, tā ir mazliet brūna, tāpēc droši vien tā arī ir. Bet tas joprojām ir ļoti foršs atradums. Viņš arī ir tiešām liels. Kas vēl mums te ir? Fui! Vai tas ir kauls? Te ir zobi, Helēna, skaties, te ir zobi tieši šeit. Kas tas ir? Fui, ko es tagad vispār aiztieku? Ak, mans, vai tas ir sasodīts aligātors, kas izskatās pēc aligātora, vai ne? Es nezinu, kā izskatās aligātors. Tas ir aligātors? Tas izskatās šādi, tas izskatās pēc aligātora žokļa. Tas ir diezgan biedējoši. Tas ir aligātora kauls. Es nekad neesmu redzējis kaut ko tādu. Tā sejas turpat savienojas ar, piemēram, strautu, vai kanālu, vai dīķi, kur varētu būt aligatori. Un kas varēja notikt, ir tas, kad aligators ielīda kanalizācijā. Un kad ūdens līmenis nokritās, tas kļuva pārāk zems, lai viņš varētu izkļūt ārā, un viņš šeit iesprūda. Bet šī noteikti ir aligatora galvaskauss. Tas ir traki, mums tas jāpatur. Tas ir kā suvenīrs. Tas ir pretīgi. Nu tas tiešām ir traki. Es nezinu, ko par to domāt. Mēs ieliksim plako paturamo zivju spainī, un es nezinu, ko man ar šo darīt. Nu, nāc! O, kaut kas bija! Es tikko trāpīju kaut kam lielam. Varbūt tas bija pārējā aligatora daļa. Vai mēs kaut ko dabujām? Nē, es domāju, ka dabujām. Kas tas ir? Ak, mans Dievs! Wow! Paskaties uz to samsu, kas izstāsta pēc sinodonta, bet ar tiešām foršiem rakstiem. Vēl viena noslēpumaina zivs no šīs kanalizācijas. Paskaties uz tiem rakstiem. Wow, tas tiešām ir skaisti, jūs puiši. Ja jūs zināt, kāda veida zivs šī ir, ierakstiet komentāros zemāk. Tam arī ir diezgan iespaidīgi zobi. Paskatieties uz to. O, tas ir ļoti forši. Ko vēl mēs dabujām? Oho, ak, Dievs, kas tas ir? Svētās šausmas.
Helēna, paskaties uz šo zivi. Ko? Es arī nekad neko tādu neesmu redzējis. Divas noslēpumainas zivis vienā tīklā. Nav ne jausmas, kas tās ir. Bet tas ir traki, mums būs vajadzīgs sasodīt lielāks spainis. Un tiklīdz mēs domājām, ka esam izķēruši visas zivis no kanalizācijas, mēs sākām ķert arvien vairāk un vairāk. O, mums ir vēl viena! Paskaties, liela zivs! Tieši tur! Viņš plivinās! Ak, mans dievs! Tas ir Džeks Dempsijs! Ak, mans dievs! Tā ir skaista Džeka Dempsija zivs! Tieši tur! Viņš saka, jā, mums ir vēl viena zivs uzreiz pēc iepriekšējā. Šeit ir tik daudz zivju. Kas tas ir par tipu? Ak, tas ir Oskars, ja es jebkad tādu esmu redzējis. Un viņš arī ir skaists. Paskaties, kādas tam ir krāsas. Ak, tas ir tik skaisti. Un viņš dodās spainī. Jā. Mums noteikti tur bija jānoķer kaut kas. Un mums ir. Tur ir vairākas zivis. Izskatās, ka mums te ir dažas ciklīdes. Oho, paskaties uz to radību. Vai tā ir jaguāra ciklīde? Tā varētu būt maza jaguāra ciklīde. Kas tu esi? Neticami. Tā ir ugunsmutes ciklīde. Tā arī ir liela. Divas tiešām foršas ciklīdes vienā tīklā. Mēs sen neesam noķēruši tik lielu ugunspeles ciklīdu. Tas ir ļoti forši. Un tad mēs atradām kaut ko pilnīgi negaidītu. Tur ir daudz zivu, viņas slēpjas visur. Kas tas ir? Kas pie velna? Viņš rāpo ārā. Kas pie velna? Tā ir ķirzaka Helēna. Tā nav zivs. Tā rāpoja ārā no tīkla. Kas tas ir? Es nekad neesmu redzējis neko tādu. Tā ir ķirzaka, viņš rāpo pa manu roku. Viņš ir tik mīļš. Pagaidi mirkli. Ak, Dievs, es tikko sapratu, ka, manuprāt, šī ir tīģeru salamandra. Tas ir tas, par ko pārvēršās aksolotlis, kurus mēs noķērām tajā pašā kanalizācijā. Tas ir tik traki. Tas nozīmē, ka viņi pārvēršās par salamandrām. Es nekad iepriekš neesmu redzējis īstu salamandru. Viņi ir daudz retāk sastopami nekā aksolotli, bet tas ir tik neticami. Traki. Es domāju, ka mēs viņu ņemsim mājās. Draugi, šī ir mana pirmā tīģeru salamandra. Viņš ir arī tik draudzīgs, vienkārši ļoti mierīgs. Labi, ziniet ko? Paņemsim spaini bez ūdens un ieliksim šo puisi tur iekšā. Mēs viņu vēlāk arī vedīsim mājās. Labi, mums tur ir tukšs spainis. Laikam iemetīsim arī kaut ko no šī. Bet es nezinu. Rakstiet komentāros zemāk visu par tīģeru salamandrām. Bet es domāju, ka man ir ideāls mājas viņam. Jūs vēlāk redzēsiet, bet pagaidām viņš sēdēs šajā mazajā spainītī. Tas ir tik forši. Draugi, rakstiet komentāros zemāk, kādu vārdu dot mūsu jaunajai tīģeru salamandrai. Es te kaut ko redzu. Skatieties! Tā noteikti ir zivs! Es viņu noķēru! Svētais mākonīt! Paskatieties, kādas krāsas tam radījumam! Tas noteikti ir viens no skaistākajiem Āfrikas ciklīdiem, ko jebkad esmu noķēris. Paskatieties, tas ir violets, zils, oranžs, rozā. Kas vēl mums ir? Mums ir vēl viens hoplosams. Ziniet ko? Mēs viņu laidīsim atpakaļ, bet šo noteikti paturēsim. Šī ir skaistākā zivs šovakar. Labi, ej iekšā spainī. Šo noteikti pievienosim ciklīt dīkim, un viņš iztīsies lieliski. Mēs vēl pāris reizes izmetīsim tīklu šajā kanalizācijā, puiši, un tad pāriesim uz otru. Ja atceraties, video sākumā mēs dzirdējām, ka tur kaut kas liels šļakstās. Vai tas varētu būt aligators, vai varbūt liela zivs? Es nezinu, bet drīz uzzināsim. Šīs zivis ar katru tīkla metienu kļūst arvien gudrākas. Viņi ir redzējuši, kā visas viņa draugus vienkārši aizved. Un es domāju, ka viņi sāk saprast, kas notiek. Bet tieši tāpēc mums ir zivis slazdi draugi. Mēs tos vēlāk izvietosim. Sākumā es domāju, ka neko neesam noķēruši. Bet paskatieties, turpat tā ir maza plekste. Tieši kā iepriekšējā video. Pagājušajā reizē mēs šeit noķērām pāris tādas. Šīs puisis gan ir daudz mazāks. Paskatieties, tā ir īsta plekste saldūdenī. Man nav ne jausmas, kas te notiek. Tas noteikti ir mazākais šīs nakts zivs, bet ļoti forši. Tātad mēs viņu pievienosim spainī ar saglabājamajām zivīm. Atliek manu pirkstu. Tur viņš aizpeldēja. Noteikti sāk palēnināties. Es vairs neredzu tik daudz zivju kā iepriekš. Runājot par to. Dievs, turpat kaut kas ir. Tiklīdz es pateicu, ka vairs neredzu zivis, es kaut ko ieraudzīju. Vai mēs viņu tomēr dabūjām? Mēs viņu dabūjām. Dievs, skaties turpat. Viņš parādījās no nekurienes. Paskaties, kādas viņam krāsas. Kas tas ir? Kaut kāds ciklīts. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Vēl viens ciklīts. Kas tas ir? Dievs, man nav ne jausmas, kas tas ir. Skatieties, viņam visur ir plankumi. Čaļi, ierakstiet komentāros, kas tie ir. Tur viņš aizpeld. Un tad vēl ciklīdi. Tur arī viņa aizpeld. Wow, paskatieties uz to. Tilapija, labi, čaļi. Mēs te ar tīkliem darbojamies, bet neko neesam noķēruši. Sāk palikt klusāk. Mēs tikko noķērām tilapiju, un tā ir pirmā zivs apmēram 15 minūtēs. Tā kā varētu būt laiks pāriet uz otro kanalizāciju, jo pirmajā kanalizācijā noteikti sāk palikt klusāk. Tomēr mēs atradām divus zivis slazdas, un mēs tos abus ieliksim tur iekšā un atstāsim uz nakti. Tādā veidā, ja kaut ko palaidām garām, cerams, mēs to noķersim ar zivju slazdiem. Bet zini ko? Mēs šo čalu laidīsim atpakaļ, izmetīsim vēl vienu tīklu un tad pāriesim uz otro kanalizāciju. Nāc, tas bija diezgan labi. Lūdzu, man vajag zivi. Ak, mans Dievs! Kas tas ir? Kas pie velna tie ir? Man nav ne jausmas, kas? Šīs zivis ir kaut kādas nažzivis. Varbūt es tikko sapratu, ka mēs atkal iegriezām aligatoram. Ak, Dievs, tas ir pretīgi. Mēs to atmetīsim atpakaļ. Šī ir kaut kāda nažzivs. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Un mums ir divas tādas. Tās ir ļoti foršas. Tas noteikti ir viens veids, kā pabeigt pirmo kanalizācijas posmu. Paskaties, uz šo tam ir tāda kā svītru raksts pa visu ķermeni, kas izskatās ļoti forši. Tā viņi nonāk paturamos zivis spainī. Paskatieties uz šo lomu līdz šim. Es domāju, vienkārši saujām zivju. Kas te notiek? Un visas tās zivis nāca tikai no šīs vienas kanalizācijas. Un tagad ir pienācis laiks makšķerēt otrajā kanalizācijā un paskatīties, ko vēl mēs tur varam noķert. Labi, ejam pie otrās kanalizācijas. Tā ir diezgan dziļa, svētās debesis.
Skaties, tur stūrī, tur ir liels ciklīts vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas varētu būt tas, ko mēs dzirdējām iepriekš, kad kaut kas šeit plosījās. Tāpēc paskatīsimies, vai mēs varam viņu noķert. Labi, te nu mēs esam, tur ir vēl kaut kas, Helēna, tur ir kaut kas lielāks. Labi, mēs uz to nekoncentrēsimies, vispirms mēģināsim noķert ciklīdu. Jā, mums izdevās viņu noķert. Paskaties uz šo, šis radījums ir nenormāli liels, es nedomāju, ka viņš ietilps augstumkastē. Tātad šis te ir tāda paša veida zivs, kādu mēs noķērām iepriekš, tas mīdas ciklīds, bet šis ir vienkārši daudz lielāks, un tas ir labi. Mēs vienmēr esam gatavi lielām zivīm, katru reizi, kad filmējam šos video. Tāpēc tagad mēs liksim šo puisi lielākā kublā, mana pikapa aizmugurē. Labi, draugs, ejam, mēs viņu ieliksim tur iekšā. Pirmā zivs no otrās kanalizācijas. Ļoti forši. Iesim atpakaļ un paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Ak, mans Dievs, Helēna, kas tas ir? Turpat ir kaut kas liels, tā mugura ir ārā no ūdens. Tik liels tas ir. Esmu diezgan pārliecināts, ka tā ir zivs. Ak, mans Dievs, ak, mans Dievs. Tas noteikti ir tas, ko mēs dzirdējām iepriekš. Tas ir liels. Vai tas ir sasodīts aligators? Ak, nāc ieej tīklā! Ak, vai tu to redzēji? Ak, mans Dievs, tas ir klauna nažģivs. Skaties stūrī, tur tā ir. Ieej tīklā, ieej tīklā. Jā, ak, mans Dievs, tā ir milzīga klauna nažģivs. Paskaties uz to. Tas ir visforšākais, ko mēs līdz šim šovakar esam noķēruši. Labi, ka mēs paņēmām to lielo konteineru. Mums būs jāieliek šis puisis tur iekšā, bet mēs noteikti ņemsim viņu mājās. Paskaties uz to tagad. Tā ir tiešām liela zivs, bet tur iekšā ir kaut kas vēl lielāks. Es nepaspēju labi apskatīt, kas tas bija, bet tas ir neprāts. Paskaties uz to klauna nažģivu, tik skaista. Ieliksim viņu tajā kublā un mēs noteikti viņu paturēsim. Ak, mans Dievs, paskaties, cik forši. Tā ir viena no manām visu laiku mīļākajām zīmēm. Klauna nažģivs. Labi, tagad mēģināsim noskaidrot, kas bija tas tiešām lielais radījums. Ak, es tikko kaut ko noķēru. Ak, mans Dievs, šī tiešām ir vieta lielām zivīm. Paskaties uz to Oskaru. Ak, šī zivs ir vienkārši skaista. Šajā kanalizācijā ir pilns ar lielākām zivīm. Tas ir tiešām forši. Tas iespējams ir viens no skaistākajiem Oskariem, ko jebkad esmu redzējis. Nu, laikam iemetīsim arī šo puisi kublā. Labi, viņš tur labi jūtās. Turpinam un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Paga, paskaties uz šo. Oho! Ak, mans Dievs, Helēna! Ak, es domāju, ka tas ir guņš sams. Sākumā es gandrīz sāku panikot. Kas tas vispār ir? Noteikti kaut kāds sams? Man nav ne jausmas, es nekad neko tādu neesmu redzējis. Vēl viena noslēpumaina zivs no kanalizācijas, tās ir ļoti forši. Ieliksim viņu turēšanas spainī. Lūk, mazais. Tu esi ļoti forši. Ak, Dievs. Ak, nē, šis ir liels. Šis ir liels. Es domāju, ka tā ir čūsgala. Ak, mans Dievs. Vai esi gatavs? 3, 2, 1. Ak, Dievs. Ak, mans Dievs. Paskaties uz izmēru. Viņš izbēga. Viņš bija tik liels, es nedomāju, ka viņš saplēs cauri manā tīklā. Tas ir labi. Nu, mēs tikko uzzinājām, kas bija tā lielā zivs. Tā ir milzīga čūsgala. Tā lieta droši vien bija lielākā čūska, ko jebkad esmu redzējis. Ak, Dievs, tur viņš ir. Skaties, ak, mans Dievs, tas ir sasodīts valis. Es viņu dabūju. Ak, Dievs, tas ir tik smags. Tas ir pārāk liels priekš tīkla. Tur viņš ir. Labi, šis ir īstais. Vēl neizmuks. Ak, mans Dievs, tas ir lielākais čūsgals, ko jebkad esmu redzējis. Draugi, šie radījumi ir ļoti agresīvi. Paskatieties uz viņa galvas izmēru, draugi. Tas tiešām ir rekordliels čūsgals. Mierīgi, mēs tikai gribam bildi. Wow, paskatieties uz viņu. Salīdzinot ar manu ķermeni, tas ir burtiski puse no mana izmēra. Tas ir īsts čūsgalja briesmonis. Diemžēl mēs nevaram viņu ņemt mājās un turēt kā mājdzīvnieku. Tas būtu ļoti nelikumīgi. Es vēlētos kaut varētu. Tāpēc mums viņš būs jāatlaiž atpakaļ kanalizācijā, bet tas ir neprātīgi. Ļoti forši, es domāju, paskatieties uz viņu salīdzinājumā ar manu ķermeni. Tas ir traki, draugi. Šis droši vien sver vairāk nekā 10 mārciņas. Labi, nu laikam sūtīsim viņu atpakaļ kanalizācijā. Mēs vienkārši nolaidīsim viņu lejā tīklā. Un aizgāja. Labi, tagad. Neuztraucieties, draugi, tas čūsgals nav tur iesprostots. Viņš patiesībā var atkal ielīst tajā tunelī. Tur vēl ir ūdens. Laikam viņam vienkārši patīk kanalizācija. Es nezinu. Bet mēs dosimies atpakaļ, izliksim vēl pāris tīklus, un tad būs laiks izvietot mūsu zivju slazdus un atstāt tos pa nakti. Mēs jau esam no šejienes noķēruši dažas trakas lietas, tāpēc turpināsim un paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Cerēsim, ka nejauši atkal neuzķersim to čūsgali. Viņš joprojām ir šeit. Ak, mans Dievs, tu dzirdēji to? Skaties, man tīklā ir liela zivs. Kas tas ir? Ho, paskaties uz to, tā ir liela Teksasas ciklīda. Ho, viņš ir skaists. Mēs dabūjām šo puisi. Vai vēl kāds? Ho, kas tas ir? Ho, neticami! Helēna. Tā ir patiešām reta zivs. Es visu savu dzīvi esmu noķēris tikai vienu tādu. Tā bija nedaudz lielāka par šo puisi, un jūs to saucāt par datinoīdu. Jūs teicāt, ka tā ir ļoti reta, un šī ir tikai mana otrā tāda. Tāpēc tas ir tiešām forši. Es nezināju, ka tā šeit ir. Mēs dabūjām šo puisi un Teksasas ciklīdu. Mēs ņemam abus. Ak, tur ir čūsgals. Es tikko viņu trāpīju. Atvainojos, draudziņ, nepievērs man uzmanību. Ak, šķiet, ka mums kaut kas ir. Vai tā ir vēl viena zilā vēža čaula? Ak, man šķiet, ka ir. Paskaties uz to. Tas noteikti ir zilā vēža paliekas. Tas nozīmē, ka tie ir arī šajā kanalizācijā. Vēl kaut kas? O jā, mums kaut kas ir. Paskaties uz to. Ak, tas ir mazs. Oskars, mēs jau esam noķēruši tik daudz Oskaru šovakar. Vēl viens sarakstā. Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Helēna, tā ir sasodīta zutis. Ak, mans Dievs. Tas mēģina izkļūt ārā. Fuj!
Tas ir īsts zutis, draugi. Tas arī diezgan liels. Kas tas ir? Ak, mans dievs, tam ir wow. Izskatās, ka pagaid, man šķiet, ka tā ir plaušu zivs. Ak, mans dievs. Es nedomāju, ka jebkad esmu tādu noķēris kanalizācijā. Šī ir maza plaušu zivs. Paskatieties, draugi, redzat tās mazās kājiņas turpat? Ak, tas ir neprātīgi. Šis ir viens no foršākajiem atradumiem jebkad. Ļoti forša zivs. Ak, mans dievs. Mums šajā spainī ir tik daudz zivju. Paskatieties uz to. Mums burtiski būs jāņem vēl viens spainis. Tas ir neprātīgi. Ak, mans dievs, labi, ko mēs darīsim? Mēs vēl pāris reizes izmetīsim tīklus otrajā kanalizācijā, un tad ieliksim abas mūsu zivju lamatas un atstāsim tās pa nakti. Čaļi, darām to tagad. Mēs jau šovakar esam noķēruši kaudzi rētu zivju, taču nākamā zivs, ko mēs noķersim, pārspēs visas iepriekšējās. O, tas bija labs ķēriens. O, mums kaut kas ir. Kas tas ir? Oho, o, tā ir lielāka zivs, tā mūs pārsteidz. Kas tas ir? Oho, kas tas ir? Kas pie velna? Svētās šausmas. Helena? Kas pie velna? Ak, mans dievs, kas tas ir? Man tiešām nav ne jausmas. Tas izskatās tik dīvaini. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Ko pie velna mēs tikko noķērām? Izskatās pēc delfīna, izskatās pēc delfīna. Vai tu joko? Pasaki man, kad tas tur nav sasodīts delfīns? Pagaid mirkli. Mums šī lieta jāieliek atsevišķā spainī. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Labi, draudziņ, tu ej tur iekšā. Puiši, mēs tikko noķērām kaut ko pilnīgi traku. Parasti, kad mēs noķeram zivi, par kuru nezinām, kas tā ir, mums ir kāda nojausma. Piemēram, ak, tas ir kaut kas līdzīgs sams vai kaut kas tāds. Bet šis čalis, es domāju, man tiešām nav ne jausmas. Tas neizskatās pēc nekā cita, tas izskatās pēc delfīna, vai ne? Tā kā es neesmu sajūtas prātā. Jā, tas ir kā mazs delfīns. Kas tas pie velna ir, puiši? Ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Tas ir tiešām forši, mēs noteikti tos paturēsim. Mums viņš jāieliek kaut kur īpašā vietā. Tas ir tik foršs zivs. Skaties, kad viņš ir tās saliecies, tas izstāsta kā delfīns, kas lec gaisā. Tas ir neprātīgi. Labi, puiši, es domāju, ka ar to mums jāizliek mūsu zivis slazdi, un mēs atstāsim to šeit pa nakti. Acīm redzot, tur ir vēl daudz vairāk zivju. Mēs ņemsim šo puisi līdzi mājās kopā ar visām pārējām zivīm. Nolādēts, viņš mani tiešām sit ar strāvu. Tas man sit ar strāvu zvēr. Tas mani tiešām sit ar strāvu. Elektriskais erga delfīna hibrīds. Labi, es nezinu, kas notiek. Vienkārši izvietosim mūsu zivju slazdas. Labi. Tātad, te ir plāns. Mums ir divi dažādi zivju slazdi. Divas dažādas kanalizācijas, pa vienam katrā kanalizācijā. Un mēs tās aizmojam ar tilapiju un atstājam pa nakti. Šajos slazdos mēs burtiski varam noķert jebko. Tāpēc esmu ļoti satraukts. Tur aiziet eisma pirmajam slazdam un tur aiziet eisma otrajam slazdam. Labi, paskatieties, mēs sūtam pirmo slazdu lejā. Tas iet tieši tur. Tur ir diezgan labi. Un tagad mums ir otrais slazds. Mēs vienkārši to iemetīsim lejā un cerēsim, ka čūsgali to neiznīcinās. Un kamēr mēs gaidām, lai šis zivju slazds nostāvētos, mēs pārvedīsim visas līdz šim noķertās zivis atpakaļ uz manu māju. Ieskaitot visas zivis no tīkliem, lielo zivi un to trako delfīnam līdzīgo radījumu. Man nav ne jausmas, kas tas ir, bet tagad dosimies mājās un ievietosim tās viņa jaunajās mājās. Aiziet labi, draugi! Esam atgriezušies manās mājās un mums ir spainis pilns ar zivīm, kā arī lielā zivs, ko jau noķērām kanalizācijā. Un mēs lielāko daļu no tām ievietosim karantīnas dīķī. Tāpēc tagad tās šeit ielaidīsim, apstrādāsim pret slimībām. Un jā, mums vienkārši ir spainis pilns ar zivīm. Nu, aiziet! Ak, mans dievs, paskaties uz to! Mums ir ugunszuši, sams, garnelis, oskari, vesels bars na živju. Paskaties uz to milzīgo melno spoku na živi. Tik daudz zivju, draugi. Kāds loms šodien? Mēs noķērām tik daudz zivju. Šis ir viens no labākajiem lomiem līdz šim, un mēs pat vēl neesam tikuši līdz zivju slazdiem. Draugi, tas ir neprātīgi. Un mums ir arī visas tās lielās zivis, un mēs tās arī liksim dīķī. Paskatieties, draugi. Mums te ir liels tīkls, mēs salāksim visas lielās zivis. Mums ir mīdas, oskars un klauna nažživs. Aiziet! Ah, tas ir tik forši. Redziet, draugi. Un tagad jūs arī. Mums ir palikušas divas lietas. Tā noslēpumainā delfīna zivs un tīģera salamandra. Un man ir ideāla vieta abām. Labi, paskatieties. Draugi, tīģera salamandra ir kaut kur šeit. Ak, tur viņš ir. Kā iet, draudziņ? Un tieši šeit, aiz manis. Tagad mēs esam pie mini dīķa. Iemesls, kāpēc es viņu lieku šajā dīķī, ir tas, ka tas ir pa pusei sauszeme, pa pusei ūdens. Tātad šis puisis var rāpot apkārt, viņš var iet ūdenī, viņš var darīt, ko vien vēlās. Šī ir ideāla vieta šim puisim. Mēs viņu noliksim tieši šeit uz akmens. Tas ir tiešām forši, draugi, mūsu pirmais tīģera salamandrs. Ak, tur viņš dodas ūdenī, man viņš tik ļoti patīk, tas tiešām ir tik forši. Un tagad, draugi, mēs esam nonākuši zivju istabā. Un šeit mēs liksim to noslēpumaino delfīnu zivi. Un mēs tagad viņu ieliksim šajā akvārijā. Tas ir gandrīz tukšs, izņemot to mazo fajaka puperzīvi. Un līdz jūs, draugi, man nepateiksiet, kas tas ir un kur to likt, šeit tas arī paliks. Labi, te tas ir, tieši šeit. Tas man atkal sit ar strāvu. Labi, es viņu tūlīt ielikšu iekšā. Tas man sit ar strāvu. Es nezinu, kāpēc. Tas man sit ar strāvu. Bet tur viņš iet, paskatieties, kā viņš peld apkārt. Viņš miedarbojas ar savu vidi. Tas burtiski izskatās pēc delfīna. Jūs, draugi, es domāju, ka tas ir viens no foršākajiem, ko mēs jebkad esam noķēruši, īpaši kanalizācijā, tāpēc tie ir visi zivis, ko mēs līdz šim esam noķēruši. Un tagad mēs dosim tam dažas stundas, un tad atgriezīsimies kanalizācijās, lai pārbaudītu abas zivju lamatas. Un cerams, ka mēs būsim noķēruši kaut ko traku. Tā tiksimies jums vēlāk. Un tieši tā, draugi, mēs esam atgriezušies kanalizācijās, un ir pienācis laiks pārbaudīt zivju lamatas. Tās te ir mērcējušās visu nakti. Es esmu ļoti satraukts, draugi. Mums šeit ir pavisam jauns ratiņš ar svaigu ūdeni. Un aiziet, pacelsim pirmo zivju lamatu. Labi, tur ir pirmā lamata. Es redzu, ka tur kustās dažas zivis. Viss, kas mums tagad jādara, ir jāpiestiprina aukla pie kāda, lai mēs varētu to pacelt augšā. Man izdevās! Pirmajā mēģinājumā pacelsim to augšā un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Aiziet! Es redzu
zivis! O, es tās arī dzirdu! Šeit ir daudz. Skaties uz šo. Labi, tagad atvērsim to vaļā un paskatīsimies, ko esam noķēruši. O, paskaties uz to, šeit ir liela zivs, paņemsim to pirmo. Izskatās pēc kaut kādas sams. Oho, kas tas ir? Labi, mēs ieliksim šo puišeli spainī. Man nav nejausmas, kas tas ir. Tas noteikti ir kaut kāds sams. Kas vēl mums te ir? Mums ir dažas ciklīdas. O, paskaties uz šo. Vēl viena no šīm zivīm, ko mēs noķērām iepriekš. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Tas ir tik forši. Paskaties uz šīm ciklīdām, ak tu dieniņ! Tā ir skaista Āfrikas ciklīda. O, tur ir puša zivs. Ak, Dievs, mēs iepriekš šeit vienu noķērām. Oho, paskaties, cik šī ir skaista. Skrīs, kā viņš peld apkārt. Tas ir mazs pušļi zivs mazos. O, paskaties uz to! Tas ir vēl viens no tiem noslēpumainiem nažģīm. Nav ne jausmas, kas tas ir. Vēl viena skaista Āfrikas ciklīde. Labi, mēs izlaisim pārējos ārā. Paskaties, tieši šeit slazdā kaut kas ir iesprūdis. Au, tas mani sadūra! Oho, to es nekad iepriekš neesmu redzējis. Paskaties uz tās zivs formu. Tās izskatās traki. Ak, mans Dievs, skaties! Oho, jā, tas ir zilais vēzis. Jā, te ir vēl viens zivs. Ak, Dievs, mēs tik daudz palaidām garām. Labāts! Helena, tu tikko pamanīji 3 zivis. Mēs tās ieliksim spainī. Super, draugi! Pirmā slazda bija pilna, bet mums ir vēl otra zivis slazda, ko pārbaudīt tieši tagad, tāpēc paskatīsimies, ko tajā esam noķēruši. Labi, paskaties. Te ir otrais zivis slazds. Tas atrodas tieši tur lejā. Mēs ejam. Izmantošu mazu trīkāju šeit un mēģināšu aizākēt slazdu. Tikai neiekrist iekšā. Pagaidi tūlīt. Es noķēru slazdu. Sej to augšā. Labi, mierīgi un stabili. Mums ir slazds. Skaties, cik ļoti tas ieliecies. Te ir daudz zivju. Paskatīsimies, kas mums ir. Ak, Dievs, mums ir vēl vairāk šo noslēpumaino zivju. Helēna, skaties, kur tu dabūji? Daudz noslēpumainu zivju. Šīs? Tiešām, wow! Tā ir milzīga. Mēs paņemsim atsevišķu spaini šiem puišiem. Šīs ir ļoti īpašas, mums tās jāglabā atsevišķi. Labi? Šis ir spainis delfīniem. Mēs tos turēsim tur. Mums ir vēl viens. Au, tas man dod strāvas triecienu. Kas vēl mums ir? Ok, wow! Ok, mans Dievs, Helēna! Tas ir skaistākais plēkojs, ko jebkad esmu redzējis. Kas tas ir plēkojs? Es nezinu, bet tas ir tik forši. Skaties uz viņa dzeloņiem, tie tiešām sāp. Ak, mans Dievs! Šeit ir daudz tiešām labu zivju. Skaties uz to. Vai tu viņas redzi? Tur ir vēl viena plaušzivs. Šī ir milzīga. Nāc, es viņu dabūju! Skaties uz to plaušzivju. Tā ir daudz lielāka nekā pirmā, ko mēs šeit noķērām. Ieliksim viņu spainī. Mums ir vēl viens šokolādes pleko. Izskatās, jā, nav tik liels kā otrs, bet tas joprojām ir ļoti forši. Mums ir vēl viens datinuīts, es domāju, bet paskaties uz šo. Wow! Paskaties uz to sauju, ko es tikko izvilku. Mums ir daži mazi samsi, oskari, ciklīdi, nažģivs. Ak, mans Dievs! Vēl viens pušživs arī. Tā ir otrā, tā izskatās tieši tāpat kā pirmā, draugi. Otrā slazda ir daudz pilnāka nekā pirmā. Tas ir tiešām traki. Paskatieties uz šo puisi. Paskatieties, cik liels ir šis datinuīts. Ak, mans Dievs, paskatieties uz to. Tas ir tik foršas zivs. Visas tās srītas pa viņa ķermeni. Tas ir neprātīgi. Un es domāju, ka tas varētu būt viss. Izskatīsim slazdu, lai pārliecinātos. Paskatieties uz visām zivīm, ko mēs noķērām ar šiem zivis slazdiem, draugi. Mums ir 2 pilni spaiņi ar tām, un mēs ņemsim visas šīs zivis, ko tikko noķērām ar zivis slazdiem, un vedīsim tās mājās, ieliksim dīķos, ieliksim akvārijos, un jā, tas būs traki, draugi. Tiekamies atpakaļ manās mājās. Tagad esam atgriežies mājās, un mums te ir spainis pilns ar zivīm. Tagad lielāko daļu šo zivju mēs ieliksim karantīnas dīķī. Tomēr ir 2, kuras es gribu ielikt nedaudz īpašākā vietā. Tagad, ja jūs paskatāties tieši šeit akvārija istabā, mums ir akvārijas ar šo mazo pušzivi tajā. Viņš ir tiešām foršs. Un mēs viņu patiesībā noķērām tieši tajā pašā kanalizācijā. Un tieši šeit, kā jūs varat redzēt, mēs mūsu zivju slazdos noķērām 2 pušu zivis. Un jā, mēs šos pušus pievienosim šim akvārijam. Un tie ir iekšā. Ak, mans Dievs, viņi ir tik forši. Paskatieties uz viņu krāsām, viņi ir skaisti. Un pārējos mēs ielaidīsim karantīnas dīķī. Apskatīsim visas pārējās zivis no iepriekšējā brauciena, un viena izskatās tiešām labi. Tāpēc ieliksim arī pārējās šeit. Un visas ir iekšā. Mums ir plaušu zivs, zilais vēzis. Mums ir daudz patiešām foršu lietu, bet visforšākās ir tās pārējās delfīni. Mēs noķēram to foršo pleko lielo datinīdi, un tagad man ir ideāla vieta viņiem, lielajam datinīdam. Mēs ejam, droši pievienosim to šim akvārijam. Šeit mēs ielikām otru lielo. Lūk, viņš iet, tā draudziņ, un ja tu domā, kur ir otrs, viņš ir šajā caurulē. Vai vismaz viņam tur vajadzētu būt? Viņš ir tur. Un šim puisim šis tiešām skaistais pleiko. Man nav ne jausmas, kas tas ir, bet mēs to ielaidīsim akvārijā aiz manis. Šeit mums ir dažas tiešām foršas zivis, un viņš tur iederēsies lieliski. Tātad, viņš iet iekšā. Tā draudziņ. Wow! Tas tiešām ir viens no iespaidīgākajiem pleiko, ko jebkad esmu redzējis. Tur viņš aizpeld. Un mums palikušas vēl 2 zivis, draugi. Un jūs jau zinat, kas tās ir. Mazās delfīna zivis. Lūdzu, nedodiet man strāvas triecienu. Labi, es viņu noķēru. Au! Tie man dod strāvas triecienus. Kāpēc? Kāpēc tie man dod strāvas triecienus? Koko. Labi, viņa aizpeld. Mums ir trio, mums ir 3 no viņiem. Un jā, mēs jūs informēsim par viņiem un cerams, ka jūs man pateiksiet, kas tie vispār ir. Bet jā, ja jums patika šis video, lūdzu nospiediet patīk, abonējiet zemāk. Tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!